Labrīt visiem! Labi, pagaidījuši esam brītiņu. Tie, kas vēl pieslēgsies, tie var pieslēgties arī bišķi mazliet vēlāk. Visiem sveiki! Paldies par veltīto laiku, lai pieslēgtos šim pasākumam. Mani sauc Elvijs Tambergs. Esmu pārdošanas nodaļas vadītājs un partnerattiecības nodaļas vadītājs 5 tirgos - Polija, Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija. Šodien webinārā mēs mazliet ieskatīsimies, kas mēs tādi esam, mazliet par potenciālu uzsākt tirzniecību mūsu platformā un attīstīt papildus pārdošanas kanālus, kā arī mazliet arī par tehniskām lietām, kā loģistika darbojās, kādi ir potenciāli, kādas ir tirgus tendences kopumā, par mūsu 4 platformām 4 valstīs. Mēs informējam, kad ieraksts tiek ierakstīts un visiem tiks izsūtīts viņš arī saite uz šo webināru interneta vidē. Attiecīgi varēs pēc tam atkārtot un noskatīties, kā arī visiem dalībniekiem, kas šodien pievienojās un būs jauni partneri mūsu platformā, saņems ikmēneša maksas lielisku piedāvājumu 100% atlaidi 6 mēnešiem, lai uzsāktu tirzniecību mūsu platformā un paskatītos potenciālus pārdošanas apjomus. Tad sāksim. Attiecīgi mēs darbojamies 4 valstīs - Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija. Un Somija mums ir jaunākais tirgus. Aktīvu darbu mēs tikai sākām pagājušajā gadā, līdz ar to šī platforma attīstās tikai vēl palēnām. Baltijas valstīs mēs esam zināmākā platforma, kā arī top apmeklētākā platforma e-komercijā. Un, attiecīgi, jebkuram jaunam tirgotājam, kas uzsāk savu biznesu vai jau aktīvi darbojās, teiksim, Latvijā, viņiem ir iespēja attīstīties internacionāli, izmantojot mūsu platformu bez lielām investīcijām. Kāpēc mazās platformas ir viegls ceļš eksportēt? Tāpēc, ka jums nav jādomā par to, kā ieiet citos tirgos. Mēs tur jau atrodamies, līdz ar to no jūsu puses jūs vienkārši pieslēdzaties mūsu platformai, noslēdzat sadarbības līgumu, izvietojat savus produktus un jau tirgojat preces gala patērētājiem. Nav nepieciešams investēt līdzekļus savas e-komercijas attīstībā, mārketingā, kas ļoti dārgi izmaksā. Kā arī nav jādomā par loģistiku, jo mums jau ir gatavi loģistikas risinājumi. Pasaulē vispār ir vairāk kā 400 platformas. Protams, visiem zināmie milži Amazon, Allegro, AliExpress un citas šāda veida platformas. Viņas, protams, nosedz ļoti lielu un plašu tirgu Eiropā, bet mēs esam lokālie milži. Līdz ar to pie mums nākot sanāk mazāk konkurēt ar šiem grandiem, jo mūsu tirgos viņi vēl nav ienākuši iekšā un aktīvi nedarbojas. Protams, cilvēki iepērkās šajās platformās neatkarīgi no tā, vai viņi ir mums lokāli vai nav, bet mēs kā lokālais marketplace dodam lielāku pienesumu klientiem un garantijas nekā šie milži, kas darbojās, teiksim, tas pats Amazons Vācijā, Allegro Polijā. No viņiem sūtot ir mazāk atbalsts pašam klientam un bieži vien var gadīties nepatīkamas situācijas, kur mēs savukārt kā vietējie tirgotāji un tirdzniecības platforma krietni palīdzam gan klientam, gan pašiem partneriem, kas tirgo mūsu platformā. Esam kā vidutājs šajā visā. Bet platformas kā tādas ir ļoti augušas kopš 2020. gada. Visiem zināmais Covid, kad atnāca, ļoti uzauga e-komercija, un līdz ar to cilvēku tendences šajos 4-5 gados ir ļoti krietni mainījušās. Līdz ar to pirkumi internetā ir daudz aktuālāks nekā braukt uz veikalu un meklēt savus produktus. Protams, ir cilvēku grupas un segmenti, kas tāpat brauks uz veikalu, apčamdīt produktu, paskatīties uz viņu, bet iepirkties internetā vieglāk. Nopirkt, paskatījies, kaut kas nepatīk, atgrieza. Līdz ar to vieglāk. Visa pārdošana notiek daudz raitāk nekā tas ir fiziskajos veikalos, un uzturēt savus fiziskos veikalus ir krietni grūtāk un sortimentu nekā internetu vidē.
Kā audzēt? Audzēt apjomus. Tas jau principā katra uzņēmēja intereses, lai audzētu savus pārdošanas apjomus. Līdz ar to mūsu platforma piedāvā šādas iespējas. Ņemot vērā mūsu mazos tirgus, tāpat Latvija, kas ir aptuveni 1,6 miljoni iedzīvotāji, sasniegt viņus visus arī nav iespējams. Līdz ar to, izmantojot mūsu platformu un ieejot 4 valstīs tirgojot, potenciāli var sasniegt līdz pat 11,5 miljoniem klientu, kurus uzrunāt, parādīt savus produktus un veikt tirzniecību viņiem. Un, attiecīgi, tirgot 4 valstīs, nevis 1 valstī. Mūsu platforma vispār sastāv, galvenais ir klients, un klienti mums ir dažādi. Līdz ar to mēs arī šajā webinārā ieskatīsimies, kādi ir tie klientu profili, kā viņi izvērtē, kā viņi skatās uz visu platformas produktu, kā veids pirkumus un tā tālāk, kā arī reāli viņu tendences pirkumiem. Prognozes par marketplaciem kā tādiem. Tuvāko 5 gadu laikā būs krietnes pieaugums platformām, jo aizvien mazāk cilvēki sāk veids pirkumus fiziskos veikalos. Līdz ar to e-komercija strauji aug. Lielisks piemērs ir Čehija. Čehija ir augusi 120% pēdējo 4 gadu laikā tieši marketplace ziņās. Līdz ar to gan uzņēmēji tirgojot platformās, gan pircēji iepērkoties krietni vairāk izmantojot interneta vidi nekā fiziskos veikalus. Īpatsvars divkāršosies, protams, e-komercija kā tāda ir ļoti liels milzis un apgrozījumi ir milzīgi, miljardos, citās valstīs pat triljardos mērām, bet tendence ir augt un viņa potenciāli divkāršosies tuvāko 10-15 gadu laikā. Kas ir parādījies jauns, ir tendence par lietotām precēm un to tirzniecību. Cilvēki aizvien vairāk sāk skatīties uz to, lai produkts būtu iespējams lietot atkārtoti, izvērtē pirkumus, teiksim, tiem pašiem atjaunotiem elektronikas produktiem, kā mobīlie telefoni, datori, vairāk uz zaļo segmentu cilvēki sliecās, līdz ar to šo produktu tirzniecību ar vien raitāk un aktīvāk sāk notikt arī visās e-komercijas platformās. Līdz ar to, teiksim, ja ir uzņēmums un jūs paši tirgojat, teiksim, atjaunotus telefonus, atjaunotus datorus un citu tehniku, tad var skatīties un mēģināt tirgot šādu veidu produktus, jo tendence ir laba. Mūsu platformā atjaunotos produktus ļoti labi pērk, un līdz ar to, protams, ir savi nosacījumi. Produktiem jābūt augstas klases atjaunotiem, tad tirgot, teiksim, galīgi sabojātu produktu B klases arī nevarēs pie mums. Mēs sekojam tomēr, lai ir tā kvalitāte, bet ja ir, teiksim, A plus kategorijas atjaunoti produkti, protams, vienmēr var viņus tirgot mūsu platformās, un cilvēki arī viņus uzmeklē un skatās, izvērtējot pirkumus, kad veids. Kas ir interesants tendences, tas, kad augstākais pieaugums prognozētais pasaulē ir pārtikas produktiem, mājsaimniecības precēm un mājdzīvnieku precēm. Arī mūsu platformā mēs redzam, ka cilvēki daudz biežāk un raitāk sākuši pirkt tieši dzīvnieku pārtikas produktus, jo tā viņiem ir ērtāk nekā braukt meklēt to produktu. Viņi veic pasūtījumu, viņiem viņš atnāk, saņem lielākoties viņi atnāk pakamātos, un līdz ar to klients ir ļoti apmierināts un viegli saņem šos produktus. Līdz ar to šī produktu grupā arvien straujāk un straujāk sāk attīstīties mūsu platformā un tirgoties raitāk. Un ilgspēja, kā jau es minēju, atjaunotie produkti. Šī ir tendence, kas iet visā Eiropā un pasaulē. Cilvēki arvien vairāk sāk koncentrēties uz to, lai saglabātu ilgmūžību mūsu planētai un izvērtēt, vai pirkt jaunu produktu, vai tomēr dot iespēju vēlreiz atjaunotam produktam, līdz ar to mazinot resursu lietojumu pasaulē. Un, kas ir ļoti audzis, ir sociālai tīkli no scrollēšanas uz tirzniecību. Ļoti populārs ir palikušas visi Instagrami, TikToki un šāda veida platformas tieši, lai attīstītu e-komerciju. TikToks ir ļoti spēcīgs, kā šajos gados izaudzis, un līdz ar to ļoti daudz uzņēmumu arī izmanto gan savai reklamēšanai, gan mēs kā platforma parādamies tur
un prezentējam sevi. Līdz ar to sociālajie tīkli ir ļoti liels spēks, un tas ir ieteicams jebkuram uzņēmējam izmantot viņus un darboties viņos, jo tas nes ļoti lielu pienesumu. Mēs lokāli esam lieli, bet uz pasaules fona mēs esam ļoti maziņi. Ja mēs ieskatāmies, teiksim, salīdzināsim populārākos Eiropā platformas, tad, ja mēs skatāmies Amazonu, kur ir aptuveni 250,000 pārdevēji, uzņēmēji, individuālai komersanti un citi tirgotāji, tad pie mums ir tikai aptuveni 4,000 tirgotāji. Līdz ar to uz fona mēs esam maziņi, bet tas tajā pašā laikā dod iespēju pārdevējiem pievienoties platformai un necīnīties ar tik lielu konkurenci, kā, teiksim, mēģinot ieiet Amazonā un tirgojot savu produktu viņu platformās. Kas ir interesanti milžiem un mazajiem, kas esam mēs, ir tas, ka klientu ir vairāk uz pārdevēju nekā tas ir lielajās platformās. Lai gan populācija ir lielāka, bet gan sortiments, gan pārdevēja apjoms samazina tos potenciālo klientu plūsmu, kas mūsu platformā attiecīgi ir tieši kā ieguvums, jo mūsu pircēji, kas mums ir lojāli, viņi ir vairāk uz pārdevēju skaitli. Un attiecīgi arī sortiments, ja jāiet cīnīties ar miljardiem preču vai miljoniem preču lielajās platformās, tad pie mums tāds lielas konkurences nav. Protams, uz doto brīdi tiek audzēti gan sortiments, mēs internacionāli arī darbojamies. Iespējams, jūs būsiet jau pamanījuši, ka mums ir arī Ķīnas pārdevēji. Līdz ar to sortiments aug, bet viņš tāpat uz visu citu platformu fona nav liels un ir iespēja tāpat veiksmīgi tirgoties un savus brandus, savu uzņēmumu prezentēt platformā un tirgot sekmīgi mūsu klientiem. Principā mazliet statistikas dati saistībā ar to, kā pie mums notiekās. Apmeklējumu skaits mums ir gandrīz 400,000 dienā, kas nav maziņš. Tas ir šie apjomi ir uz visām platformām. Kā jau minēju, mums ir aptuveni 9 miljonu aktīvo preču, kas ir interesants skaitlis, ir 18,000 pasūtījumi. Tas ir salīdzinoši daudz. Mēs kopš platformas aizsākšanas esam no 2-3 tūkstoši 20. gadā mēnesī pasūtījumiem izauguši līdz jau gandrīz 20,000 pasūtījumiem mēnesī. Līdz ar to klienti arvien aktīvāk un aktīvāk pērk, un partneriem arī ir iespēja arvien vairāk un vairāk tirgot. Mums ir ļoti liels preču katalogs, kas arī klientiem dod iespēju atrast tieši to, ko viņi vēlās, jo mūsu mērķis kā tirdzniecības platformai ir, lai klients pie mums var atrast pilnīgi visu. Protams, mēs esam caurskatījuši kategorijas, teiksim, kā medicīnas produkti, kurus mēs tagad vairs neattīstam, kas arī pirkumu ziņā ir krietni zems. Līdz ar to, izvērtējot aktīvākās kategorijas, tad mēs vēlamies nodrošināt maksimāli pieejamu sortimentu mūsu klientiem. Līdz ar to, jo vairāk mums būs tas sortiments no mūsu partneriem, līdz ar to klientiem būs iespēja veikt tos pirkums un atrast tos produktus un iegādāties to, ko viņi vēlās, nevis aiziet pie kāda cita un meklēt citu. Konstanti ik gadu mēs augam, gan partneru skaitu ziņā, gan arī apgrozījumu ziņā. Tirdzniecības apjomi tikai aug. Vasara ir klusāks periods mūsu platformā, bet, teiksim, tuvojās karstākā sezona, kas ir no septembra līdz decembra beigām. Tas ir laiks, kad jau ir jābūt platformā un jātirgojās, jo tad ir liels pirkuma bums, krietnis augums, ap 70% pieaugums pret visu, teiksim, gadu. Ja mēs skatāmies no februāra līdz augustam, tad pieaug ikmēneša pārdošanas apjomā ap 70% šajā posmā. Ikmēneša pasūtījumu skaits mums uz visām platformām kopā ir gandrīz tuvojās 6 miljoniem. Līdz ar to tas arī nav slikti. Un te ir mazliet dati par to, kur mēs atrodamies, kādi ir konkurenti mums un kādi ir viņu apmeklējumu skaiti. Teiksim, šajā gadījumā mūsu konkurents Senukai, viņiem ir gada griezumā indeksētie apmeklējumi. Tas nav tikai ieiet mājaslapā, bet arī izklikšķināt pa viņu. Līdz ar to, teiksim, šajā ziņā konkurenti mums tāpat minus papēžiem, bet kā lokācija mēs esam pirmie.
Tālāk, ja mēs skatāmies uz mūsu augumu, tad no 23. gada līdz 24. gadam mums pieauga apgrozījums par 17% un pasūtījuma apjoms par 7%. Un kas bija interesantākais ir tas, ka mums pamainījās segments produktu grupām, ko klienti vairāk pirka. Ja mēs likām lielāku uzsvaru 23. gadā uz apaviem, apģērbiem, aksesuāriem un to produktu attīstību mūsu platformā. Līdz ar to klienti vairāk meklēja un atrada un pirka šos produktus. Tad 24. gadā šī top produktu grupa jau nonāca top 5, jo cilvēki sāka vairāk meklēt citas kategorijas, un mēs arvien vairāk arī citas kategorijas sākām attīstīt. Šie dati mainās gadu no gada. No pieredzes teikšu, šogad, teiksim, pagājušajā gadā apģērbi nebija top grupa, un mēbeles bija top grupa, tad jau šajā gadā redzot, var pateikt, ka elektronika atkal mums ir izaugusi platformā, un visdrīzāk noslēdzot 25. gadu, elektronika būs tajā pirmajā vietā mūsu platformā. Bet tirdzniecība notiek visās produktu grupās. Ļoti interesants fakts ir tas, ka kategorijas, kuras ir nišu kategorijas, teiksim, ļoti tādas specifiskas, tās mums arī ļoti labi kustās, jo klienti spēja atrast tos produktus vieglāk, izmantojot mūsu platformu. Protams, viņi var meklēt caur meklētājiem un atrast to nišas produktu tirgotāju pašu viņu e-komercijas vidi, bet pie mums, ja viņi ieiet un atrod šo produktu, viņi priecīgi un visdrīzāk arī veiks to pirkumu, ja viņi meklējuši viņu. Mūsu pircējiem svarīgi, protams, ir laba cena, kas ir, protams, kā jau jebkuram klientam. Nākošais ir ātra piegāde. Ja mēs skatāmies uz šiem diviem pirmajiem punktiem, tad attiecīgi nevienmēr zemākā cena būs pasūtījuma veiksmes stāsts. Citreiz nostrādā ātra piegāde, pat ja produkts ir dārgāks, bet piegādi klients var saņemt ātrāk, viņš veiks pirkumu dārgākam produktam. Teiksim, mūsu platformā katram produktam, ja ir vairāk pārdevēji, visi pārdevēji parādās zem viena produkta, bet klients var apskatīties, kādas ir piegādes laiki citiem. Un bieži vien ir tā, ka, teiksim, pirmais produkts, kas atspoguļojās, parādās ar lielisku cenu, bet viņam ir piegādes laiks, tur, nezinu, 8-9 dienas, un konkurence, teiksim, ar 1 eiro dārgāk par produktu, bet piegādi 2-3 dienu laikā. Klients veiks pirkumu no šāda partnera. Līdz ar to šis ir lielisks veids, kā izvērtēt. Nevienmēr nolaist to cenu, lai cīnītos par to klientu dēļ cenas, var arī pacīnīties arī ar piegādes laikiem, jo lokālie partneri vienmēr vinnē ar to, ka viņi ātrāk piegādes var veikt. Teiksim, ja mūsu platformā arī tirgo, teiksim, tirgotāji no Polijas, tad viņi tās piegādes nevar veikt tik ātri kā mūsu vietējie tirgotāji, kas tepat Latvijā tirgo un Latvijas klientam jānogādā tā prece. Atgriešanas, tas ir vienmēr jautājums klientam, vai man būs iespēja viegli atgriezt, un vienmēr var gadīties visādi ar produktiem, bojāt produktus, kaut kas nepatika, apraksts bija viens, produkts cits, un līdz ar to mums process ir ļoti atstrādāts. Klients principā veids atgriešanas pašiem tirgotājiem, un tirgotājs jau izvērtē, kas ir noticis ar šo produktu. Ja, teiksim, klients ir izmantojis savus patērētāju tiesības un 14 dienu laikā atgriež produktus, tad mēs atgriežam produktu. Ja tad, teiksim, ir bijis kaut kāds bojāts produkts, tad partners izvērtē, vai viņš atgriež naudu, vai viņš izsūta jaunu produktu, bet tas ir katrs individuāls gadījums, un līdz ar to neatkarīgi no gala lēmuma jāizskata, kas notiekās ar šo produktu, un vai jūs pieņemsiet konkrētas darbības un izpildīsiet klientu pieprasījumu. Preču meklēšana un filtri. Pie tā mēs paši, kā platforma, ļoti strādājam, jo, lai izvietot produktus mūsu platformā, mums ir ļoti daudz arī prasības, teiksim, tie paši labi nosaukumi, labi apraksti, un tad mums ir filtru sadaļa, kur ir jāizpilda maksimāli daudz. Ir, protams, kategorijas, kurās ir obligātie filtri, teiksim, zīmola nosaukums, svars un tādas lietas. Un tad ir papildus segmenti, kurus mēs vienmēr iesakām aizpildīt, jo tad klientam ir vieglāk atrast šos produktus, bet, protams, jūs paši izvērtējat, vai tāda informācijas pašam produktam ir pieejama, un vai jūs vispār vēlaties tādu izlikt, jo katru produktu vizuālo izskatu pāraugat jūs. Mēs tikai nosakojam līdzi, vai viņš atbilst mūsu vadlīnijām, un ja viss ir kārtībā, tie izliek tirdzniecībai, bet, ja ir vairāk filtru produktiem, līdz klientam būs krietni vieglāk nonākt līdz jūsu konkrētiem produktam.
Un maksājuma klienta apkalpošana mūsu platformā, viss customer service notiek no mūsu puses. Līdz ar to jums nav jākoncentrējās atbildēt klientiem, teiksim, uz parastiem ikdienas jautājumiem, cik svars, kāds izmērs, teiksim, kādas specifikācijas. Ja arī mums nebūs šī informācija pieejama, tad mēs uzrakstīsim jums, noskaidrosim un tālāk jau atbildēsim klientam. Un uzticamie maksājumi, visi maksājumi tāpat iet cauri mums. Līdz ar to klients jūtās droši, mums ir daudz maksājumu iespējas, kas dod iespēju klientam nesatraukties, kad viņš tiks apkrāts un kaut kur viņa nauda aizceļos un viņš savu preci nekad nesaņems. Tāpēc mēs esam tas vidutētājs, kas nodrošina to drošības sajūtu, un klients attiecīgi zinot, kad viņš pērk no partnera mūsu platformā, viņš zina, ka viņš netiks apkrāts un viņš saņems savu produktu. Tālāk mēs dodamies attiecīgi, kaut kas tehniski notika. Kādas ir priekšrocības? Priekšrocības ir tas, ka mēs esam 4 tirgos. Tas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas atvieglo dzīvi tirdzniecībai internacionāli. Nepastāv hiperkonkurence. Mēs, principā, kā jau minēju sākumā, mēs esam milzis mūsu lokālajos tirgos, līdz ar to konkurence ir, bet ne tāda, kādas tas ir Eiropas valstīs. Pārdevēja atbalsts. Mēs visiem partneriem, kas aizsāk tirdzniecību, ar šo gadu nodrošinam 60 dienu atbalstu no menedžera. Un, attiecīgi, skatoties, kā partnerim sekmējās tirdzniecība mūsu platformā, viņi vai nu saņem, ja, teiksim, viss ir kārtībā un veiksmīgi tirgojās mūsu platformā un apgrozījumi ir palieli, tad tiek piešķirts jau klienta attiecību menedžers, kas ir ikdienas atbalsts, bet arī tiem, kam, teiksim, nav tik labi sekmējies un apgrozījumi nav tik lieli, jūs tāpat netiekat pamesti novārtā. Mums ir atbalsta komanda, ko mēs saucam helpdesks. Viņi attiecīgi ikdienā jums palīdz, risina jūsu problēmas un jautājumus, cik ir iespējams, protams. Un tas ir bonus no mūsu platformas, jo citās lielās platformās šāda atbalsta nav. Parasti jūs pievienoties platformai, jums ir pieejas, kāds tur varbūt jums uzraksta par mārketinga iespējām, un tālāk jau jūs darbojaties paši, mēģināt ielikt tos produktus un vispār, jo mēs sniedzam pilnu atbalstu sākuma posmā, lai palīdzētu tehniski iziet visam cauri, ielādēt produktus, sākt tirdzniecību un atbalstīt pirmajos 2 mēnešos aktīvā pārdošanā, lai principā apmācītu un dotu visas zināšanas nepieciešams, lai tālāk principā arī varētu darboties bez jebkāda atbalsta. Zemākas preču loģistikas un tirdzniecības izmaksas. Tirgot internacionāli nevienmēr būs lēti. Teiksim, aizgādāt no Latvijas produktu uz citu valsti, teiksim, Lietuvas tur tālāko ciematiņu, var izmaksāt krietni daudz. Izmantojot mūsu loģistikas modelis, viņš ir fiksēta samaksa, un līdz ar to jums ir iespēja tirgot. Jo nevienmēr, teiksim, ja jūs produktu varat nogādāt uz to tālāko Lietuvas ciematiņu, bet tā piegādes izmaksas jums būs 30 eiro, bet produkta cena ir, 10 eiro, tad klients nepirks šādu produktu. Izmantojot mūsu loģistiku, jums izmaksas veidojas līdz 2 eiro, bet klients noteikti veiks pirkumu, tāpēc, ka viņam nebūs jāpārmaksā par loģistikas piegādi, kas ir arī lielisks bonus no mūsu puses, tāpēc, kad citās platformās darbojoties, tur principā ir 2 modeļi. Vai jūs veicat piegādi paši un nosakat savas loģistikas izmaksas, kas var būt krietni lielas un klientam vizuāli un netīkamas un mazināt potenciālos pārdošanas apjomus, vai arī izmantot jau viņu iekšējos, teiksim, fulfillment rīkus, kad jūs preci noliekat marketplace noliktavā un tirgojat. Mēs ar šādu pakalpojumu piedāvājam, bet tas jau ir katra individuāla izvēle, bet mēs arī nodrošinām centralizētu loģistiku, kur bez liekām lielām investīcijām ir iespējams tirgot savus produktus tālāk gala patērētājiem. Patērētājiem ir iespēja viņu nopirkt nepārmaksājot lielas loģistikas izmaksas. Kas mūsu platformā jauns ir kopš 24. gada septembra. Mēs pilnībā pārskatījām visas mūsu kategorijas un krietni samazinājām procentus visām produktu grupām. Ja ieskatās šajā tabulā, tad var redzēt, ka mēs salīdzinot ar Amazonu lielākajā daļā produktu grupās ieturam mazāku komisijas procentu par pārdošanām. Un, protams, viņi diferencējās
teiksim, ja mēs to paši IT produktus paskatāmies, datori būs 4%, protams, dārgāks produkts un mazāks peļņas margins, bet, teiksim, tie paši aksesuāri būs pa 10%, bet tur arī tas uzcenojums ir krietni lielāks. Līdz ar to mēs izvērtējot gan pašu personīgās tirdzniecības pieredzi, gan arī tirgus tendences, izlēmām krietni samazināt šīs komisijas maksas, lai klientiem būtu iespēja pievienoties un tirgot savus produktus. Ja mēs, teiksim, paskatāmies vēsturiski, tad mēbeles mūsu platformā sākotnējā komisijas maksa vispār bija 20%, tad tagad mēs viņu samazinājuši jau no 10 līdz 15%, skatoties kādas produktu grupas, kas ir liels samazinājums komisijām, bet toties mēs redzam potenciāli, ka partneris atnāks pie mums, varēs tirgot un potenciāli nopelnīs gan viņš, gan mēs, jo mēs sākam pelnīt tikai tad, kad partnerim ir veiksmīgas pārdošanas un pārdošanas apjomi ir krietni lieli. Līdz ar to samazināt komisijas apjoms bija mūsu strateģisks gājiens un uz doto brīdi ļoti sekmīgi darbojās. Kas mums vēl ir papildus nācis klāt, mēs izvērtējām un izveidojām divpakāpju komisijas maksas. Līdz ar to, teiksim, premium klases produkti, dārgāki produkti konkrētās produktu grupās, tirgojoties par lielāku cenu, tiek atdota mums, vai, kā teikt, sadalītu peļņa uz pusēm krietni mazākā procentā. Teiksim, kā piemēram minēšu rokas pulksteņus, tur, teiksim, standarta cenai komisija ir 8%, tad, teiksim, tirgojot produktu virs 300 eiro, tad tur ir jau 6%, kas arī dod iespēju tirgot augstākas klases produktus mūsu platformā, jo vēsturiski vienmēr mūsu platformā cilvēki skatījušies un meklējuši lētākus produktus, tad tagad jau arī premium klases un augstākas klases produkti tirgojās mūsu platformā un sekmīgi tirgojās, jo pārdevējiem ir iespēja notirgot to produktu, jo viņš nezaudē visu to savu peļņu, tirgojot pie mums, samaksājot komisijas maksu, jo attiecīgi dārgākam produktam ir lētāk tā komisijas maksa. Un vēl viens jauninājums mūsu platformā ir VIP programma, kur, teiksim, ļoti sekmīgiem pārdevējiem ir iespēja pat atgūt līdz pat 15% no apgrozījuma, kas ir samaksāts komisijās. Bet tur ir, protams, nosacījumi, kas ir jāizpilda. Un viens no nosacījumiem, kad pārdošanas apjomi gadā ir vismaz uz 500 000, tad šajā programmā ir vērts piedalīties. Teiksim, ja tur ir 10 000 apgrozījums mēnesī, tad tur īsti nav jēgas izvērtēt šo programmu, bet, ja, teiksim, viss sekmējās veiksmīgi un pārdošanas apjomi ir lieli, tad var pieteikties šai programmai, mēs izvērtējam, ja viss ir kārtībā, apstiprinām, un tad jūs ņemat dalību jau viņā, un attiecīgi katra ceturkšņa beigās tiek izmaksāta atmaksa par komisijām. Bet, lai šo programmu izmantot, ir jātirgo visās 4 platformās. Nav iespējams, ja jūs tirgosiet, teiksim, tikai Latvijā, Lietuvā, tad šajā programmā pat jau jums apgrozījums ir liels, jūs nevarēsiet piedalīties, jo viens no pamatnosacījumiem ir jābūt visās platformās, un katram tirgum jāapgroz vismaz 5% no visu kopējā apgrozījuma, kas ir, principā, pie šādiem apgrozījumiem pilnībā sasniedzams un reāli izpildāms, jo mūsu platformā pēc statistikas datiem, ja partneris tirgo visās platformās, tad vidēji viņam tā arī izdalās no 20 līdz 25% pārdošanas iet uz katru valsti. Ir, protams, gadījumi, kad, teiksim, uz vienu valsti tirgojas krietni vairāk, bet tāpat tie 5% sasniedzās visās valstīs. Protams, viens no pašiem svarīgākajiem ir tas, ka mēs sakojam atteikumiem. Tas ir ar atteikumiem ir domāts no jūsu puses atteikti pasūtījumi, lai nebeidotos situācija, ka klients pēc pirkuma un jums konstanti visu laiku ir atteikumi, jo, teiksim, prece nav pieejama uz vietas, tad šis aspekts un procents, ko mēs esam noteikuši, ir ļoti strikts. Nesasniedzot šo procentu, nav iespējams piedalīties šajā programmā. Bet, principā, mēs parasti gan pārdošanas komanda, gan klienta attiecību menedžeri vienmēr izpētam, kas notiekās ar situāciju, mēģinām palīdzēt atrisināt šo situāciju, teiksim, palielinot piegādes laikus, caurskatot, teiksim, varbūt cenu diapazonu, varbūt tas ir par lielu un
sniedzam visu atbalstu, ko varam no savas puses, lai uzlabotu šo situāciju. Protams, ja izmanto mūsu fulfillment pakalpojumu, kas mums ir Lietuvā, tad, attiecīgi, lielāku procentu ir iespējams atgūt atpakaļ šajā programmā. Kāpēc tā ir uztaisīts? Tāpēc, kad izmantojot mūsu fulfillment pakalpojumu, produktus klients vienmēr saņems ātrāk nekā, teiksim, ar mūsu centralizēto loģistiku, par kuru mēs parunāsim bišķiņ vēlāk. Un apjomam ir jābūt patstāvīgam un ar tendenci augt, kas ir normāli e-komercijas biznesā. Līdz ar to parasti tas ir vai nodrošinot labākas cenas, labus piegādes laikus, vai audzējot pašu sortimentu. Un līdz ar to šis pieaugums ergonomiski pats notiekās. Un līgums, to jau mēs vienmēr izsūtam, ka sadarbības partneri aizsāk mūsu tirdzniecību platformā. Tiem, kas vēlās pieteikties šai programmai, tur ir principā standartizēts līgums ar visiem nosacījumiem, kas jau ir šeit atrunāti, un tālāk, ja jūs izvērtējat, vai gribat pieteikties šai platformai. Kāds ir pircēja ceļš mūsu platformā kopumā? Meklēšana, protams, cilvēks vienmēr sāk. Mums bieži vien partneri jautā, vai klienti klikšķinās cauri kategorijām. Atbilde, teikšu godīgi, no visiem klientiem, ja labi 5% sēž tā un caur kategorijām klikšķinās. Tiek meklēts caur meklētāju, un ja netiek atrasta, parasti iet meklēt citur, salīdzināšanas platformās vai vēl kaut kur, lai atrastu šos produktus, bet mūsu platformā klienti vairāk izmanto search funkciju nekā klikšķināties caur kategorijām. Filtri, kā jau minēju, filtri ļoti svarīgi produktiem, jo vairāk viņi būs, jo labāk, jo lielāka iespēja, ka tas klients atradīs to preci. Bildes, protams, ja kurš cilvēks internetā piepērkoties, vienīgais aspekts, kā viņu uzrunāt, ir bildes, un ja tās ir kvalitatīvas, kārtīgi parādot produktu, tad klientam tas raisīs lielāku vēlmi veikt pirkumu. Apraksti, kā jau minēju, ir katra pārdevēja pāraudzībā, bet ļoti svarīgi, teiksim, nodrošināt kvalitīvus un labus aprakstus un sniegt maksimāli daudz informāciju, ko jūs arī kā pat tirgotājs uzskatāt, kas klientam būtu jāzina. Ja, teiksim, mums ir daudz partneri, kas šajā aspektā paslinko, ieliek nosaukumu, principā to pašu, ko ieliekuši nosaukumā, ieliek aprakstos, tad klientam tas raisa tā kā aizdomas, kas ar to produktu ir, kāpēc nav informācijas, kāpēc nav apraksts. Protams, filtros ir kaut kāda informācija, bet apraksti vienmēr ir tas, ko klients vēlās apskatīt, izlasīt, un mūsu platformā tiešām cilvēki daudz viņus arī lasa un informē mūs, ka trūkst informācijas. Līdz ar to, sākot tirdzniecību, vienmēr vajag padomāt par saviem aprakstiem un varbūt nepaslinkot un ielikt bišķi vairāk informāciju, lai klientam ir viss pieejams un viņam nav jādomā, viss ir, viss apmierina, viss ir informācija, man ir pieejama, es labprāt veikšu pirkumu. Atsauksmes ir arī ļoti svarīgas, ka kurus klients atstāja tikai pēc pirkuma veikšanas. Nav iespēja, teiksim, man ieiet pie jebkura produktu un ielikt savu atsaukumu, lai gan es neesmu nopircis šo produktu. Tikai klienti, kas ir nopirkuši preces, varēs atstāt atsauksmes mūsu platformā. Un, principā, klients, kad aizpilda šo atsauksmi, viņš norāda 3 aspektus. Viņš norāda piegādes laiku, viņš norāda produkta kvalitāti, kādu viņš ir saņēmis, un pašu iepakojumu, kādā viņš ir saņēmis. Līdz ar to no šiem 3 aspektiem veidojās tas kopējais vērtējums. Mūsu platformā atsauksmes katram pārdevējam rādās atsevišķi. Teiksim, atsauksmi ielikt šo, rādīsiet, kuram pārdevējam tas ir ielikts, lai nebūtu situācija, ka, teiksim, kādam pārdevējam slikts atsauksmes un tas ietekmē kopējo produktu tirdzniecību. Līdz ar to klienti redzēs, tur, nezinu, teiksim, Sijā Elvijas, sliktas atsauksmes, reitings 3, bet jums reitings ir 4,7, klients uzreiz redz, šis pārdevējs ļoti labi tirgo savus preces, vienmēr viss ir kārtībā, līdz ar to es labāk veikšu pirkumu no šī pārdevēja. Un attiecīgi pirkums jau ir gala lēmums klienta, kas ir parasti, ja viss ir apmierinājis, tad tas parasti arī notiek. Un viens no lielākiem aspektiem vienmēr būs piegādes laiks, jo pirkums ļoti bieži veids arī spontāni mūsu platformā naktīs. Līdz ar to, ja piegādes ir ātras, tad klienta veiktais pirkums, viņš arī paliks aktīvs, nevis tad klients būs atradis kaut kur citur vai izvērtējis citas iespējas un atcēls pasūtījumu. Tirdzniecība, iepirkties vai neiepirkties, vai iepirkties fiziskajos veikalos vai internetā.
ir pāris aspekti, kas gan motivē, gan demotivē. Kā jau minēju, informācijas trūkums, tas ir apraksti parasti, piegādes laiki, jo labāk tie būs, jo lielāks potenciāls, ka klienti pirks preces, un cilvēki moderni, tagad visi lieto telefons un vispār, jo līdz ar to jābūt platformai ļoti labai mobilās ierīces atbalstam, kas mums ir uz doto brīdi ļoti augstā līmenī. Mēs strādājam dienu, mums tagad ir liels fokus uzlicis, lai viņu uzlabotu. Bet, jebkurš cilvēks, ieejot mūsu internetu veikalā, viņš caur telefonu arī ļoti veiksmīgi var nopirkt preces. Protams, cena ir tas, kas motivē klientu vienmēr. Tas, kad klients var nopirkt preci jebkurā dienas laikā, viņš 2 naktī izdomā, ka viņam vajag mobilo telefonu, viņš viņu var pasūtīt. Fiziskajā veikalā to neizdarīs. Līdz ar to tas arī sekmē to, ka pieaugums e-komercijā ir ļoti liels. Jo, ja es varu sēdēt no mājām, pasūtījumu man pat nekur nav jāiziet, tāpēc nevis arī veikšu viņu, ja cena ir atbilstoša un piegādes laiks ir atbilstošs. Lielāka preču izvēle. Jā, tas fiziskajos veikalos nodrošināt 9 miljonu produktus nav fiziski iespējams. Nav. Līdz ar to internetu vide ir labākā vieta, kur to darīt, jo lielāks sortiments, jo klients vairāk var atrast un līdz ar to veikt pirkumus. Pieejams preces, kuras grūti atrast, tas ir, par ko es runāju, nišas produkti, jo, ja ir tāds sortiments, viņu vienmēr ir jāliek un jāmēģina popularizēt, teiksim, tajā pašā savā profilā, tirgojošo preci, jo, teiksim, ļoti bieži nišas, kā, teiksim, auto preces, fūras, tur rezerves daļas, braukt uz atrast veikalu, tas aizņem laiku, aizbraukt uz viņu aizņem laiku. Ja šie produkti būs arī pieejami internetu vidē, klients veiks pirkumu noteikti, tāpēc viņš viņu tāpat meklē, un līdz ar to viņiem ir iespēja atrast, nav jābrauc, jāatrod, teiksim, citreiz šie nišas veikali atrodas citās pilsētās, kas var ietekmēt vispār pirkumus kā tādus, līdz ar to internetu vidē vairāk nišas produkti, lieliski liekam, tirgojam. Mazliet par mūsu pircēju tipiem. Mums viņi ir diezgan padaudz, dažādi viņi ir, jo katram cilvēkam sava tendence, kā viņš iepērkās, bet izskatīsim pāris no visiem. Zinu, ko vēlās. Principā nāk ar konkrētu mērķi. Gribu Samsungu savu telefonu jaunāko, kas iznāca, atradu, cena laba, piegāda laba, pērku. Tas ir standarta lielāko 40% no jebkurām platformām šādi pircēji sastāda. Jo viņi zina, ko viņi grib, viņi konkrēti atradīs. Viņi neies meklēt tur baigi papildus kaut kādas preces. Un principā arī pastāv tendences, ka viņi arī reti, kad atgriezīsies, tāpēc, ka viņi specifiski ir atnākuši nopirkt kaut ko. Atlaižu mednieki, kā mēs viņus saucam, šie klienti vienmēr izmeklēsies lētākos produktus, visi salīdzinās visās platformās un ļoti izmanto lielās kampaņas. Kā minēts, piemērs ir prezentācijā Melnā piekdiena. Jā, teikšu godīgi, pats personīgi esmu meklējis produktus tieši Melnajā piekdienā, jo piedāvājumi ir superīgi. Līdz ar to šādas kampaņas ir jāizmanto arī mūsu platformā, jo mēs rīkojam kampaņas krietni daudz. Lielas kampaņas ir aptuveni 8 gadā, un tad arī mēneša ietvaros daudz dažādas mazas kampaņas tiek rīkotas, kurām iesakam pievienoties, jo vienīgais, kas tiek prasīts no jūsu puses, ir nodrošināt produktu un atlaidi kaut kādu no jūsu puses. Līdz ar to papildus investīcijas nav, bet šādās kampaņās parasti visi produkti nonāk gan izsūtnēs, gan TV, gan radio, līdz ar to tā ir lieliski iespēja kā savu produktu parādīt. Un ja ir kaut kādi super piedāvājumi, tad viņi vispār tiek izcelti vēl krietni vairāk. Teiksim, nezinu, tur produktam 50% atlaidē, un viņš, teiksim, jums labi ejoši, bet jūs vēl tur, nezinu, uzliekat 50%, tad tur pārdošanas apjomu krietni var pieaugt, bet, ja kāds atlaides piedāvājums, jūs nosakat, kādu apjomu jūs dodat. Jūs varat dot 5%, 7, 10, 15, tas jau viss ir atkarīgs no jums, bet ieteikums vienmēr piedalīties šajās kampaņās, jo tas neprasa nekādas papildus ieguldījumus no jūsu puses. Vairāk par to pašu cenu, tas, protams, tipiski cilvēkam ir, redzu, produktam 50% atlaide, iespējams, nopirkšu 2, tāpēc, ka cena jau tāda pati kā pa vienu. Papildus labumi, atlaižu kuponi un dāvanas, teikšu godīgi, mūsu platformā tas nav, bet, ja mēs runājam par vispār e-komerciju un savu vidi, tad, ja piedāvājat produktiem vienmēr kaut kādu papildus dāvaniņu, atlaižu kuponu nākamajiem pirkumiem, nezinu, loģistikas atlaides, tad šādi klientu tipi viņus izmanto un pat ir motivēti veikt pirkumu, jo viņi saņem kaut kādu labumu.
Nākošais tips mums ir taupītājs. Vienmēr meklēs zemāko cenu. Parasti viņiem pat neinteresēs, cik ir ilgs piegādes laiks, kad viņš dabūna šo produktu lētāko. Nav lojāli, meklēs vietas, kur pirkt. Principā nopirka vienreiz pie jums, ja konkurentiem būs lētāk, nākamajā reizē nopirks pie viņiem. Šādi klienti ir visā e-komercijā, bet tas jāņem vērā pie pirkuma tendencēm, bet ļoti labi darbojās uz lielām kampaņām, un šādi pircēji pie mums atceļo ļoti bieži un daudz, jo cenas ir labas, lētākās, tur, teiksim, tirgu, un līdz ar to viņš veiks pirkumu, jo viņš ir apmierināts. Kā jau minēju, meklētāji tie, kas vienmēr izpētīs, viņi parasti sāk meklēt kaut ko, bet tas varbūt pat pirkums, nezinu, sāk skatīties februārī baseinus, lai izvērtētu, teiksim, pirkumu uz vasaras pusi un apstīties, kādas ir cenas tirgu. Arī impulsīvi iepērkās šāda tipa cilvēki ienāca, izmeklējās un pēkšņi izdomāja, nezinu, man vajag putekļu sūcēju mājās, un atrada pie mums platformā cenas lieliskas un veids pirkumu. Ļoti bieži arī savus produktus ieliek grozos tendenci. Paskatīšos citur, un ja viss kārtībā atnākšu atpakaļ, ja nē, tad viņš lai tur arī tie grozā paliek. Pētītāji ļoti bieži uzdod jautājumus. Šie klienti vienmēr arī, teikšu godīgi, jāprakstos ir kaut kādas kļūdas pat tekstā, vienmēr paziņos, pateiks jums redzēt, te burts nepareizi, vajadzētu izlabot. Līdz ar to viņi ļoti izpēta visu, kas ir aprakstos, filtros, un vai viss atbilst, un ja viņi atradīs internetā informāciju savādāk par to pašu produktu, viņi jau atkal vērsīs pirms, kāpēc mums ir cita informācija. Jā, bet šie pircēji tipi ļoti palīdz attīstīt platformu un uzlabot kvalitāti aprakstiem un vispār. Bet viņi arī ir tādi pircēji tips, kas neskatās bieži vien uz cenām, pat skatās tieši uz produktu, ko viņi vēlās atrast, un jo kvalitīvāk visas informācija pieejama, jo lielāka iespēja, ka viņš šo produktu nopirks. Un, protams, klientu servis, tā kā jau minēju, ir uz mums, mēs viņus sniedzam visās lokālajās valodās, papildus valoda ir arī angļu, Latvijas tirgu ir arī krievu valodā atbalsts, Lietuvā, Igaunijā šādu atbalstu mēs nesniedzam, bet principā ar mums sazinās partneri parasti valsts valodā, un Latvijā ir dalītais segments. Sortimenta ietekme uz pārdošanu, jo, kā jau arī bija minējis, baigi neiedziļināsimies, lielāks sortiments, dažādas produktu grupas, lielāks potenciāls, ka klients nopirks, jo bieži vien apskatot vienu produktu, cilvēks uzspiež uz pārdevēja profilu, nonāk pie jums profilā un redz, jums ir vēl vismaz 8 kategorijas, teiksim, citu produktu, ko tirgoties, sāk pētīt un atrod savus produktus, bet ļoti svarīgi tas, lai jums norādītiem produktiem vienmēr būtu atlikums, tas, kas ir norādīts, lai viņš būtu tiešām tāds, kāds viņš ir, jo pretējā gadījumā, lai veidojās situācijas, ka klients pasūta, un, teiksim, jums gadās situācija, ka šis produkts tomēr nav pieejams, jāveic atcelšana vai pasūtījuma termiņa pagarināšana, kas klientam slikti ietekmē un atkārtot viņš var neatgriezties. Īpaši, ja viņš specifiski ir atradis caur jums, jūsu profilu, viņš jau nākamajam pirkumam redzēs, ka jūs kā pārdevējs esat, tad iepriekš man bija problēma, vai man šoreiz vajag to pirkumu. Cenu kategorijas, ja segments produktiem ir, teiksim, no lētā līdz dārgākam produktam, ir lieliski, jo tad klients var atrast gan lētāks produktiņus, ko viņš grib, teiksim, nezinu, telefona vadu lētāku, jo viņam baigi nav svarīgs, cik viņš tur kvalitīvs ir. Un tad, teiksim, nezinu, rokas pulkstenis, kas ir dārgāk segmentā, nopirkt savu, nezinu, kādam kā dāvanu. Līdz ar to ar savu sortimentu vienmēr jāspēlējās un nav jābaidās likt dārgākus produktus, jo arī tos klienti meklē. Konkurentspējīgas cenas, mums ir iekšējā sistēma, viņa saucās Buybox. Visi partneri, kas ieliek savus produktus, viņiem ir sistēmā redzams Buybox cenrādis, tas ir, teiksim, labākā uzliktā cena. Līdz ar to ir iespējams lieliski sekot cenu izmaiņām, teiksim, un pielāgot savas cenas, lai, teiksim, varbūt uzvarētu labāko cenu vai maksimāli pielīdzinātos un nebūtu jāiet manuāli meklēt kaut kādus produktus. Līdz ar to sistēmā šo ir viegli atrast, izvērtēt, pielāgot un tālāk tirgot. Un
Tas arī, principā, ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kā sekot cenām, jo bieži vien partneri jautā, kā mēs varam, teiksim, mēs gribam nodrošināt labākās cenas, pārāk manuāli jāmeklē, un līdz ar to mēs ieviesām šo funkciju. Tā arī funkcija atspoguļojas mājaslapā, jo, teiksim, pirmais produkts vienmēr parādās ar labāko cenu un labāko piegādes laiku. Teiksim, ja cena ir labāka, bet piegādes laiks ļoti liels, tad nākošais produkts tad nomainās produkta pārdevējs uz varbūt dārgāku cenu, bet ar labāko piegādes laiku, jo algoritms mums strādā sekojoši cena, piegādes laiks, ja piegādes laiks, tad, teiksim, pārsniedz 3-4 dienas, tas neiet runa, teiksim, par konkrētu produktu, kuram visiem ir piegādes laiks par 2 nedēļas, bet, teiksim, 2 tirgotāji, vienam ir 5 dienas, otram 3, tad tās 3 dienas uzvarēs to buy-box un parādīsies kā pirmais. Ieskats loģistikā, kā jau minēju, mums ir risinājumi. Viens no tiem ir fulfillments, tas ir principā savus produktus izvietojot mūsu noliktavā, un mēs visu apstrādājam pasūtījumu un piegādājam klientam šo preci. Lai šo pakalpojumu izmantot, jābūt PVN reģistrācijai Lietuvā un OSS-am jābūt reģistrētam. Līdz ar to tad var izmantot šo pakalpojumu. Tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienības regulējumi nosaka, kur preci atrodas, tur jābūt PVN maksātāja numuram. Līdz ar to pie mums nekas nemainās. Tas ir tāds pats nosacījums kā visā pasaulē. Kas arī šajā pakalpojumā ir lielisks, ir tas, ka krietni lētāk sanāk veikt piegādes uz Somiju. Ja, teiksim, mūsu cenrādes uz piegādēm uz Somiju caur centralizēto loģistiku ir 5,50, tad caur fulfillmentu visas izmaksas, kas veidojās, uzglabāšanu, apstrāde un piegāde būs lētāk nekā tie 5,50. Līdz ar to, teiksim, ja iet šajā tirgu iekšā, kādu laiciņu tirgots mūsu platformā un redzat, kurus produktus ielikt iekšā fulfillmentā, tos varat arī ielikt tirdzniecībā Somijā, ja līdz šim, teiksim, nav tas darīts, un tas būs tāpat lētāk nekā, teiksim, izmantot centralizēto loģistiku un piegādāt. Ļoti daudz partneri arī šādā veidā izmanto tirgot savus labākos produktus Somijā, jo tad viņiem caur fulfillmentu pirmkārt nav jāapstrādā šie pasūtījumi, nav jādomā nekas, mēs visu izdarām, un viņiem vēl samazinās izmaksas, jo loģistikas izmaksas ir krietni lielāks uz piegādes uz Somiju, ko arī tūlītās apskatīsim. Cross-courier docking loģistika, tā ir mūsu centralizētā loģistika, kad jūs principā saņemat sūtījumu, jums sistēmā parādās, uz kurieni jāsūta, teiksim, Omniva vai Tela, pakomāts, nevis pakomāts, bet atnāc pasūtījums, klients ir saņemts ar Omnivu. Tad jums būs jāapstrādā pasūtījums, jāpiegādā uz centrālajām noliktavām šīm, vai uz Omnivu vai Telu. Tagad mēs attīstam arī, mums, teiksim, nāk citi loģistikas partneri, bet piegāde notiek līdz viņiem. Viņi tālāk piegāde veic jau paši. Un jums katra šāda piegāde izmaksā eiro 60, eiro 70, skatoties, kā izmantojot jau Omnivai, mēs, teiksim, nodrošinām, ka arī var nosūtīt uz viņu centrālo noliktavu caur pakomātu. Un tad tās izmaksas ir eiro 70, ja piegādājat patiešo uz viņu noliktavu, tad ir eiro 60. Kā jau minēja Somija 5,50, kur principā pieredze rāda, ka partneri šo cenu pieliek klāt produkta cenai, jo Somijas tirgus ir krietni maksātspējīgāks, un Somijā tendence ir, teiksim, nepirkt lētus produktus. Kā piemēram minēšu, mums aizsākām visu tirdzniecību Somijā, un partneri ielika savus produktus, tirgoja par tādu pašu cenu, kā tirgoja mūsu Baltijas tirgu, un viņiem nepirka neko. Mēs nevarējām saprast ilgstoši, kāpēc tas notiek, un analītiķi izvērtēja, un visiem partneriem pateica palieliniet cenu, teiksim, 20-30% lielāku. Un partneri palielināja šo cenu un aizgāja pārdošanas, jo Somijas pircēja tendence ir, ja lēts produkts, tātad kaut kas nav labi ar viņu, un mēs nepirksim viņu. Dārgāks produkts? Labi. Līdz ar to tas tāds interesants fakts, ko arī izvērtēt, kad tirgo mūsu platformā un aiziet uz Somijas tirgu, šo 5,50 vienmēr var pielikt klāt pie sava produkta cenas. Protams, jāstāsta, kas tas par produktu, teiksim, salvetais, ja salvetes tirgot pa 5,50 vēl klāt papildus nepirks. Bet, teiksim, ja tā ir elektronika, tad nekāda problēma, teiksim, var pielikt uz 5,50 klāt, un Somijas klients vispār neiebilīs neko. Un šīs maksas ir par katru pasūtījumu. Attiecīgi, jūs izprintējat piegādes uzlīmi caur sistēmu, un tad jau sistēma automātiski mēneša beigās uzģenerē jums rēķinu par to, cik ir jāsamaksā par šiem loģistikas pakalpojumiem. Bet, teiksim,
par €70 vai €60 piegādāt produktu uz Lietuvu, uz Igauniju. Ļoti grūti ir daudziem tirgotājiem. Protams, par milžiem mēs nerunājam, kuriem ir arī ļoti labas loģistikas sadarbības un cenrāži, bet, teiksim, ja uzņēmums ir jauns, tad viņam šādas cenas dabūt grūti, un tādā veidā viņam ir iespēja iesaisties šajos tirgos, neinvestējot lielas loģistikas izmaksas visā procesā. Tālāk, dosimies. Mūsu trešais modelis, kā piegādāt, ir, ka jūs veicat visu paši piegādi. Pie mums platformā nevar izvēlēties dalīti, izņemot fulfillment. Ja izmanto fulfillment, tad tas ir atsevišķs segments, bet tad jums jāizvēlās vai nu centralizētā loģistika, vai nu piegāde pašiem. Piegāde paši, principā, jums sistēmā tiek uzlikti 3 pakomātu veidi, tas ir DPD, Omniva un Unisens. Atkarībā no valsts, bet šo var izvēlēties arī, teiksim, negribat, lai DPD un Unisens ir, liekat tikai, teiksim, Omnivu, jūs informējat mūs, mēs uzliekam tikai Omnivu un visu jūs tirgojat. Un, attiecīgi, vienmēr būs piegāde uz mājām, tā ir neatņemama sastāvdaļa, ir vai nu pakomāts plus piegāde uz mājām, lai klientam ir variācijas izvēlēties. Attiecīgi šajā modelī jūs par loģistiku saņemat atpakaļ naudiņu no klienta, kur, teiksim, centralizētajā jūs maksājat, bet jums vairs nav nekādas saistības ar loģistiku, un jūs arī neko nesaņemat. Jūs tikai samaksājat pasūtījumu apstrādi tālāk. Šajā gadījumā jūs veicat visu piegādi, jūs saņemat naudu no klienta, bet pēc mūsu cenrāža, kas ir mūsu mājaslapā. Līdz ar to vienmēr ir jāizvērtē, aizsākot sadarbību, vai tas cenrādes ir jums apmierinošs un vai tas neievedīs jūs kaut kādos mīnusos, jo, teiksim, mums, teiksim, lielgabarīta preci, tur ir €20 piegāde pa visu Latviju, teiksim. Nu, un ja jums pašiem jāpiegādā, un jums nav labs sadarbības loģistikas partners un labs cenrādes, jums tas var veidot mīnusu, teiksim, ja jums tur šāds pats piedāvājuma modelis ir, bet jums partneris piedāvā, teiksim, €25 piegādi, tad jūs jau €5 zaudējat šajā procesā, ja klients jums maksās tikai 20, tas, kas ir mūsu mājaslapā norādīts. Šajā gadījumā arī nebūs klientam, teiksim, nav iespēja uztaisīt nekādas akcijas ar bezmaksas piegādi, teiksim, kā centrālajā loģistikas modelī, kur jūs varat apstīt mums uzlikt, ka jums visiem produktiem ir, rādās bezmaksas piegāde. Jūs sadzat tos €70, bet klients redz bezmaksas piegādi, un viņš var pasūtīt. Un mazāk preču izņemšanas iespējas. Tad, kad centrālā loģistikas metode tiek izmantota, tad arī klients var saņemt savas preces mūsu veikalos, kas tiešajā piegādē jau atkrīt, un ja mēs skatāmies pēc klientu tendencēm, tad klients pērk vairāk preces, kuras viņš var izņemt arī veikalā, jo no kopējiem apjomiem aptuveni 56% klienti savas preces saņem veikalā. Līdz ar to tas ir ļoti liels cilvēku procents, kas var neveikt pirkumu jūsu precēm, jo viņam nebūs šāda iespēja. Līdz ar to tas arī jāņem vērā, izvēloties loģistikas piegādi. Atsevišķos gadījumos var būt arī izdevīgi. Teiksim, jums ir ļoti labs sadarbības piedāvājums, nezinu, ar Omnivu to pašu, un viņi nodrošina, teiksim, labāku cenu jums nekā mūsu mājaslapā, tad jūs vēl varat pelnīt uz tām loģistikas izmaksām, ko klients maksās jums, bet tas jau arī jāstāsta, vai kādi ir jūsu nosacījumi ar jūsu partneriem. Tālāk, mums ir arī mārketings, protams, iespējams mūsu platformā. Tagad mēs esam attīstījuši mazliet vairāk, kur jau detalizētāk iesūta informāciju pēc pieprasījuma individuāli. Pēc standarta ir banneri mūsu mājaslapā, e-pasta un SMS izsūtnes, TV un radio, un sociālajie mēdīji ir, ko var izmantot kā mārketinga rīkus mūsu platformā, un šis ir maksas pakalpojums, līdz ar to jūs izvērtējat, gribat izlikt postu, teiksim, Facebookā. Lai mēs izliekam jūsu vārdā postu, attiecīgi jūs samaksājat naudiņu, mēs ar jums kopā izstrādājam tekstus, vispārējo vizuālo un izliekam šādu veidu postu, lai motivētu klients nākt iepirkties tieši no jums. Bet katrs gadījums ir individuāls, līdz ar to šo jau detalizēti caurskatījām sadarbības laikā. Tad mums ir iekšējais pārdošanas rīks Marktailer, kur principā jūs izceļat savu bestselleri konkrētajā produktu grupā. Teiksim, paņemsim telefonu lādētājs. Viens partneris tirgo telefonu lādētāju, bet jūs esat ielikuši šajā Marktailer rīkā savu
telefona lādētāju, cits zīmols, citas cenas, esat uzlikuši, teiksim, cik tur maksā par klikšķi, jo viņš ir klikšķu bāzes, tad, attiecīgi, šis produkts jau parādās mazliet zemāk, ja pabrauc klients, tad viņš redz top piedāvājumu partneru, un tur jūsu produkts atspoguļosies, kas var veicināt klientu pirkumus. Tieši jūsu produktam viņam, teiksim, nepatīk kaut kas iepriekšējā produktā, bet ar šo rekomendāciju viņš aiziet līdz jūsu produktam un veic pirkumu. Pēc mūsu datiem tie partneri, kas izmanto Martēlē rīkus un izliek savus vislabāk pārdotākos produktus, jo ieteicams ir izmantot tikai tos produktus, ko jūs jau esat pārbaudījuši tirdzniecībā, kurš tirgojās jau labi, ielikt šajā rīkā. Līdz ar to viņš palielina no 20 līdz 30% skatoties kāds produkts, kāda cena. Bet labs rīks, un mēs arī sākotnēji pirmajā reizē, lai izmantot, viņu piešķiram 30 eiro dāvanu. Jūs ieliekat produktu, patestējat tālāk, ja jūs izvērtējat paši, investēt vēl līdzekļu šajā rīkā vai nē. Pārdošanas apjomi arī aug bez marketinga iespējām, bez investīcijām marketingā. Šeit ir mazliet dati vecāki no 23. gada, bet atnāca uz mūsu platformu, izvietoja produktus, vienkārši liels apjoms ar produktiem bija, un tirdzniecība ļoti sekmīgi gāja un neilika nekādus marketingus. Tāpat apgrozījums bija savi 20–30 tūkstoši mēnesī, citiem pat lielāki, skatoties no produktu grupām. Līdz ar to tas nav obligāti, jo tīri ar sortimenta apjomu var sekmīgi tirgoties mūsu platformā. Bet, teiksim, ja šie paši partneri izmantot, teiksim, kādas marketinga iespējas, iespējams šie skaitļi būtu krietni lielāki. Tirdzniecība mūsu platformā, protams, viss maksā naudu. Attiecīgi mums ir 3 maksas. Mēneša maksa, tas ir, ja tirgojat vienā valstī, tie būs 39 eiro. Plus PVNs, ja tirgojat 2 vai 3 vai 4, neatkarīgi, plus 69 eiro plus PVNs. Līdz ar to, ja ņem vērā, ka samaksa neatkarīgi tirgojat 2 valstīs vai 4 ir vienāda, tad vienmēr mūsu ieteikums ir tirgojiet visās valstīs, jo mēneša maksa nemainīsies no tā, vai jūs tirgosiet Latvijā, Lietuvā vai visās 4 valstīs. Komisijas maksas, tas jau ir pa kategorijām, mums ir liels spēles ar komisijas katru grupu, katrām 2 pakāpju kategorijām, līdz ar to, skatoties no produktu grupas, viņas ir no 2% līdz 15%. Un, kā jau minēju, 2 pakāpju komisija, kas dod iespēju tirgot dārgāks produkts, un loģistikas izmaksas, kas jau bišķi iepriekš bija parādītas, ir eiro 60, eiro 70, skatoties, kam piegādāt vajag šos pasūtījumus un kādā veidā piegādā, un Somija 5,50. Tālāk vairs citi pakalpojumi nav, ja vienīgi maksas nav, ja vienīgi netiek izmantoti kaut kādi marketinga rīki, bet tas jau ir atsevišķs gadījums. Pa lielam esam nonākuši līdz galam, mums ir sava reģistrācijas forma, šī ir mūsu oficiālā mājaslapa, tā ir visa kopējās grupas mājaslapa, saites uz mūsu reģistrāciju platformā ir arī katrā mājaslapā individuāli, kas atrodas apakšā un ir sadaļiņa pārdodiet 220, bet pa lielam es ceru, ka šis webinārs jums deva kaut kādu pienesumu. Tā kā mēs mazliet aizkavējāmies ar visām pievienošanās, tad mazliet noilgums. Es pieņemu, ka varbūt kādam ir bijuši jautājumi, līdz ar to tagad var tos uzdot, ja tādi ir, caur Q&A. Ja nav, jums ir mans e-pasts pieejams, var vienmēr atrakstīt man e-pastā. Es arī sniegšu jau detalizētāku atbildi, kā arī man būs pieejami dati, kas ir pievienojušies šim webināram šodien, un līdz ar to, ja jūs nāksiet un jūs jau būsiet jauns partneris vai partneris, kas atgriežās mūsu platformā pēc ilgāka laika, kad neesat tirgojuši, jūs saņemsiet 6 mēnešu atlaidi, uzsākot sadarbību. Līdz ar to ceram jūs redzēt mūsu platformā drīzumā. Došu pāris minūtes iespēju uzdot jautājumus. Līdz ar to jāizmanto ir Q&A sadaļa, vajadzētu būt, ka var iesūtīt savu jautājumu. Kā arī prezentācija tiks izsūtīta visiem individuāli, un šis video ieraksts parādīsies internetā, mūsu YouTube kanālā, ko būs iespēja atkārtot noskatīties un izmantot tālākajām dienas gaitām. Uz doto brīdi neparādās neviens jautājums. Līdz ar to es teiksim šo pasākumu. Paldies, ka pievienojāties, paldies par veltīto laiku. Ceru, ka ieguvāt kaut kādas papildus zināšanas un cerams uz drīz tikšanos mūsu platformā. Jauka jums atlikušo dienu un lai jauka nedēļas nogale.